šeit jūs esat vienā objektā, kurš piedalās atpūtas bāžu rīkotajā turisma rallijā. Jā, kas šeit notiek? Šeit tagad brauc cilvēki, mēģina saprast, vai viņi pazīst tos labos, garšīgos, smaržīgos augus, kurus lieto pirtī, pēc pirts, pirms pirts. Tad viņi paši mēģina sataisīt sev slotiņas, un tad viņi tiek izkontrolēti, vai viņi ir gatavi lielajai dzīvei vai nē. Ja viņi nav gatavi lielajai dzīvei, tad es piedāvāju viņiem nākt šeit pirts sākuma skolā un apgūt pirtniecības ābeci, lai viņi pēc tam varētu arī iet tālāk pie lielajiem pirtszinātājiem. Nu labi, bet klausies par ābeci runājot. Nu, pirmos 3 punktus. Pirmie 3 labās uzvedības vai labo lietu punkti pirtī. Vispirms jau ir jāsaprot, ka bez pirts mēs neizdzīvosim. Tātad bez pirts neizdzīvos? Labi. Bez pirts neizdzīvosim. Otrais? Jo principā pirts var jau arī piedzērties, var nodzerties, bet principā pirts jau ir visas inovācijas un radošās darbības sākums. Ok, tas ir pirmais punkts. Otrais? Otrais. Nu, otrais punkts ir tāds pats kā pirmais. tad izsāst par to trešo. Tagad par trešo stāst. Trešais pirtī nekad nevajag pārforsēt. Tur ar gudru domu vajag un ar labu zināšanu. Starp citu, un saprast, kā iznākt ārā. Tu starp citu lasīji, te tagad bija tā ziņa par to pirts sacensību, kas bija Somijā, kur cilvēks atdeva galvas. Nu, ko es varu pateikt? Nu, viņš nebija pirms tam pie manis bijis. Pirtī nevajag būt uzpūtīgam, nevajag būt lielīgam, augstprātīgam. Pirtī vajag ar sajēgu iet un saprašanu. Un vēl es domāju, ka mēs piebildīsim, ka šodien ir sacensība diena, bet pirtī nekādu sacensību. Nē, tur ar krāniņiem nemērās. Pirtī iet tie cilvēki, kur ir sapratuši, kā pareizi tapt veselam, un tie ir rimti, mierīgi un viedi cilvēki. Un tur jau vairs nekādas lielīšanās nav. Tur ir rāma dzīves izpratne. Tad tur gāja pirtī? Nu, pirtī nebija. Bija tikai dīķī. Kā nebija pirtī? Tu izskaties pilnīgi kā no pirts šobrīd nāc. Nu, dīķī tur tik karsti nav. Var tikai atvēsināties nedaudz. Nu labi, tas ir vajadzīgs šajā karstajā dienā, vai ne? Pirtī tikai tā nedaudz. Patrenējāmies slotiņus pasiet un tā arī viss. Nu labi, noskaidrosim, ko tad šeit ir jādara. Tad skatos, ka te ir viens dalībnieks, kurš ļoti rūpīgi izpilda uzdevumu numur 4, kas saucās nopeldēties dīķī. Klausies, tu peldēt māki? Ko? Jā. Tur dziļš ir? Jā, patiši. Nav dziļš. Tagad mēs esam ļoti tādā atbildīgā vietā, kur tiek... Klausies, tev tā slotiņa tāda maziņa. Vēl jau nav. Viņa maza slotiņa. Ak tā, nu tad mums mazajiem ir maziņas slotiņas, bet tur es skatos top arī lielākas slotas un klausies, bet tu tā diezgan profesionāli rīkojies ar šķērēm un tu bieži taisi slotiņas? Nu, bieži ne, kaut kad sanāk. Jā, cik reizes gadā? Parasti taisi vienreiz gadā, pirms līgo parasti tās vienas slotiņas. Sapratāt? Jā. Meitē zina kaut ko no pirts slotām. Jāņem līdz Pēteriem slotas siena. Jā? Nu, tad nāc tagad stāsti par pareizām metodēm piršu slotiņās. Ir tā, kā visi parasti domā, ka pirtsslotiņa tas ir puķpušķis. Nu, var, protams, pērties arī ar puķpušķi. Tas ir šitas, jā, tas ir puķpušķis, jā? Principā, ja grib to smukumu dabūt un to foršumu, tad nesāk to pirtsslotiņu no kātiem apakšā taisīt, bet pirtsslotiņu sāk no augšiņām. No augšiņām. Šādi liek un veido. Kā tās apakšiņas sanāk? Tās apakšiņas mēs uz to neskatāmies veidot tā no augšiņām. Tātad pēc galviņām. Pēc galviņām, jā, un tad to pušķīt izveido tā, kā pašam patīk, un tā, ka viņš ir tāds smuks tāds garāns un... Nu, viņu var gan garani uztaisīt, gan apaļ, bet sāk no galviņām. Un tad, kad šeit ir sasiets apakšiņā, tad vienkārši tos negludumiņus nogriež nost. Un katrs ir izveidojis to savu pušķīt, kā viņš grib. Un tad sanāk pareizā mīkstā slotiņa. Pareizā mīkstā, pareizais vēdeklītis, pareizais karstuma ķeršanas kušķītis. Kārtīgs ģimenes uzdevums. Stāsti, kas tas ir?
Tātad falus impudikus, mēs domājam, ka tie ir zemes tauki, bet, nu, eņu sazīt. Prasīsim, ko teiks atbildēs zemnieki. Varbūt pareizi, varbūt nē. Tu esi redzējusi arī dzīvē, ne tikai, ģimenes cilvēku. Dzīvē ne to vien, bet šito nē. Nu labi, mēģināsim atrast, varbūt, ka kaut kur atradīsim šito arī. Olveida formā vēl viņš ir sastopams. Tad viņš dzīsies ārā pa šeien, pārplīsīs, dzīsies ārā, lūk šis jau redzamais sēnes, saprotamais veids, un es parādīšu, kāds ir izkalps. Bet pagaidi, tu man tagad saki, kad pie tevis šeit, tātad uz Blaizām, vajag atbraukt, lai redzētu, kā saka, šo sēnu pildvriedā? No jūnija līdz augustam. Man te pāris jau ir aizlaists sadotas mušām pelēm sporas iznēsāšanai. Es domāju, ka pēc kādām dienām te varēs redzēt viņu pilnvriedā. Tātad, kas šodien nepiedalās rallijā, bet grib redzēt pilnvriedā sēni. Tā var paspēt atskriet un paskatīties. Pirmkārt, es gribu tagad redzēt un saņemt atzīmi par šito slotu. Cik liksim? Es saprotu, jā. Es sapratu, jā, jo galiņi nav. Šitas karsto gaisu saskrāpēs asinīs. Viss skaidrs, tātad pirts sloti tev nav izdevsies, bet nekas, ir jāmācās, tas ir normāli, ir jāmācās. Tā kā būtu pieejama un te var braukt. Iedod, tagad tu zinās, kur iemācīties, bet tagad tā, tu man izstāst par to fallus, kā tur bija turpinājumi? Impudikus. Fallus impudikus? Vai tev ir kāds, tāda nojausmas, kas tas varētu būt? Tas droši vien kaut kas latīniski. Latīniski, bet kā tas varētu izskatīties? Kā tu to varētu raksturot? Tāpēc izskat, ja tev vajadzētu tagad ar vārdiem izstāstīt, es tev saku, fallus impudikus un... Kaut kas stāv uz gaisā. Stāv, pārējais. Tā. Droši vien. Vēl tālāk. Impudikus, ar pudiņiem saistīts ne, vai ne? Nē. Latvieski tas skan tā, bezkaunīgais falls, jeb nekautrais falls, tas būtu latvieski tieši tulkots. Bet tagad izstāst visiem cilvēciskā valodā, kas tas tāds ir? Visiem. Un tad jau viņi man te saņems daudz bonus. Nekautrējies, te apkārt tikai meitenes. Es stāstīšu to, ko es esmu lasījis. Piedzīvojis es to neesmu, bet rakstīts vārds skan tā, ka šī sēne ir vēl vērtīgāka par ķezarsēni, ko mēs pazīstam kā šitaki. Lūk, un latvieski tautā mēs šo sēni pazīstam kā zemes taukus. Tas ir arī viss. Vīriešiem potences stiprināšanai, dažādu kaišu ārstēšanai, imūnsistēmas nostiprināšanai var lietot katru dienu visu caur gadu, visus atlikušos 100 gadus. Tātad sapratāt, ja? Vieta saucās blaizes.lv, ja kāds grib arī internetā par to palasīt, vai ne? Varbūt, ka izdosies šo sēnu atrast, varbūt ne? Es varu parādīt, mēs varam nākt dabā viņu šeit arī, lai visi redz, lai pasauli piedzīvo, kāpēc vispār viņi tika izvirzīti tādam uzdevumam. Šitādi viņi izskatās sakaltos. Bet to principā vairs lieto šo olveidu formu un želeju, ko iegūst no šīs olas. Bet klausies, vai tas nevarētu būt latviešiem viens tāds pilnīgi jauns, netradicionālā biznesa paveids? Es jau visai pasaulē pārdot beidzot īsto mantu. Ar to jau mēs varam atkal izcelties. Jautājums, kā mēs marketējam, bet lieta tā ir unikāla. Tā ir brīnišķīga lieta. Bet tas es ko vienmēr domāju, ja franči izceļās ar varžu kājiņām vai vēl kaut kādām lietām, kāpēc mēs nevarētu pateikt, ka te ir tagad Tibetas vietā, bet klausies līdzīgi. Tā viņš ir. Un tā, varbūt, ka mēs stāvam tiešām vienam pilnīgi unikālam produktam, kurš pēc gadiem 5-10 Latvijas vārdu nesīs plašajā pasaulē. Mēs esam vienā fantastiskā... Mums bija tūdeļ vēmšu laikam.
Man liekas, te ir nevis pirts vieta, bet gatavo kosmonautus. Tiem, kam ar pirti ir par maz, tos pēc tam iedzenta šitajā ripā. Vai arī varbūt, protams, ka tas ir tāds īpašais pārbaudījums pirms pirts. Ja tu vari izturēt šito kosmonautu ripu, tad tu esi gan spēcīgs un tad tev ļauj doties arī pirtī. Sākam te no šejienes. Stāsti. Tas ir zaļš. Tas ir zaļš, labi. Kur ir dzeltens, tad rādi man. Nav kura? Nē. Tu neesi no laukiem. Nē, es neesmu toši no lauki. Es redzu te vienu interesantu uzrakstu, mirkli apstājies, lai var ievilkt telpu. Kādēļ tad tāds uzraksts? Es beidzot ir... Cita atpaliek, un mēs varam mierīgi braukt. Ak tā, tu tā domā. Nu labi. Zini ko, Ašā Ome, uz kurien tu tagad brauks? Uz Jaunpili. Uz Jaunpili. Tas ir, kurā vietā tas bija? Tepatās aiz Annaniekiem pa taisni. 7 km Jaunpils. 7 km. Laižam kopā? Laižam. Nu ko, šodienas ceļojuma diena ir tāda ar laika apstākļiem diezgan bagātīga, jo te mums bija saule, te bija lietus, un tagad, kā redzat, mēs te virzamies uz ceļu uz Jaunpili, jo tur arī ir viens kontrolpunkts, un šobrīd iznāca braukt, paldies Dievam, mēs arī esam nokļuvuši tagad uz asfaltu, un priekšā es jau redzu braucējus, kas ir pazudušais stūri, bet tūdaļ tuvosimies Jaunpils kontrols punktam.